Šodien parunāsim par šo te vienošanos. Šeit mēs redzam, mākslīgais intelekts vienojās ar cilvēkiem. Un, protams, ka ir jāsaprot, kā to izdarīt visveiksmīgāk, visražīgāk, visveselīgāk visiem. Paskatīsimies vienu no mākslīgā intelekta, tā teikt, jau izdarītām lietām, kur šī gadījumā šī te mākslīgā intelekta vadītā roka cenšas salikt Rubika kubu. Un tagad, kamēr jūs vērojat, uzdodiet sev jautājumu, kā jūs jūtaties? Varbūt gribās palīdzēt tai rokai, vai tāda sajūta, ka tā roka ir diezgan vēl neveikla, vai kaut kā cīnās vēl, ka tur varētu kaut kā labāk. Pavērojat, kāds jums ir domas un sajūtas, un ko jums gribētos izdarīt, lai tas notiktu varbūt pēc iespējas veiksmīgāk vai ātrāk. Tā ir cilvēka daba atrisināt problēmu. Un šī gadījumā šī roka atrisināja problēmu. Tas ir izgriezums. Īstenībā 4 minūtēs tā roka to salikt. Bet pats galvenais jau ir tas, ka ja mēs cilvēki piemērojam savu dzīvesveidu, savu dabu, kā piemēram domāt, just un jautāt sev, ja mēs to pašu, bet tas ir mums arī dabā, mēs to piekārtojam mākslīgajam intelektam, tad tā var būt viena no lielākajām kļūdām, jo mākslīgais intelekts to pagaidām nedara tādā pašā veidā kā cilvēki, un es gribētu teikt, ka ilgu laiku un varbūt arī nekad nespēs to izdarīt tāpat kā mēs. Kas tad mēs esam? Jo, protams, šī vienādojumā ir jābūt abām šīm pusēm izprastām. Un es arī par to runāšu arī vēlāk, ka visbiežākā, tā, klupšanas akmens jau nav trīs tehnoloģiju pusēs. Es to varu droši runāt, jo man ir abas izglītības, plus vēl dažas, kur pirmās bija datorzinātnes, otrās ir biznesa vadība, un tad trešās ir psiholoģija. Tad, protams, mums ir tuvāk jāpaskatās, kas tad mēs paši esam. Mēs esam šī cilvēka daba ar savu gaišo un tumšo pusi, un kas mums parasti ikdienā notiek, arī sēžot šeit, šajā te svinīgajā dienā, domas. Un tad, atkarībā, kur tās domas vairāk uzturās vai tumšajā pusē, tad tās var novest līdz izdegšanai, vai gaišajā pusē līdz dižsniegumam. Varbūt tas ir jauns vārds, ar kuru es arī savā tenūra pieteikumā esmu ieviesis un arī turpināšu lietot un izskaidrošu, ko tas varētu nozīmēt. Kur šī gadījumā paskatīsimies uz cilvēku, kuram ir 3 Rubika kubi, un varbūt kāds šo ir redzējis, varbūt nē. Es bieži parasti jautāju, ja es esmu klātienē un man ir vairāk redzami klātesošie, tad es vairāk tā kā izspēlēju tādu jautājumus atbildes, un parasti, ko es jautāju, kā jums šķiet, kā tie 3 Rubika kubi tiks? Kas notiks tālāk? Un cilvēki bieži min, saliks 1, 2, 3, varbūt kaut kā vēl, bet visgrūtāk jau ir paredzēt šo te. Un, protams, ka tas ir Guinness rekords, jūs redzēsiet arī to laiku, kurā tas tiek salikts. Bet tagad atceramies, kā veicās ar tādu pašu Rubika kuba salikšanu mākslīgā intelekta rokai. Jā, man ir vēl viens video, ko es neesmu ielicis šajā uzstāšanās, kur, ja tas mākslīgais intelekts ir vairāk tā kā iesprostojis to Rubika kubu, tad tur var salikt kaut kādā zem 1 sekundes. Bet tagad paskatāmies, ka mūsu cilvēku spējas un arī salīdzinot ar to, kur ir nonācis mākslīgais intelekts, atrisināt šādu veidu jautājumu. Tad runājot par hipersniegums, tas saucās pirms 2 gadiem, tagad dižsniegums, cenšos latviskot valodu. Un kas to iespēja, jo mūsu cilvēku dabā ir neiroplastiskums, tātad smadzenes, neironu tīkli, no kuriem arī mācamies, un to pašu mēģinam izdarīt arī datoros un sistēmās un algoritmos. Un, ja mēs paskatāmies atpakaļ uz cilvēka paša, cilvēku grupu, uzņēmumu, sabiedrības sniegumu. Sniegums ir pamatā pilnīgi visam. Sportā, mūzikā, izglītībā, kultūrā, uzņēmumos ir šie te visas mēraupas, kas mēra sniegumu. Un bez tā arī tiek vērtēts, cik tad mēs esam veiksmīgi, ražīgi un tā tālāk. Un kāda ir izaugsme. Un laika gaitā jūs redzat, ir šīs te 3 iespējamās, ir, protams, daudz vairāk, bet jūs redzat sarkanais ceļš, dzeltenais ceļš un zaļais ceļš. Es bieži saku, sarkanais ir tad, kad mēs aizējam un paskatāmies kaut kādu iedvesmojošu runu, un tad mēs ar dažām dienām esam mūsu sniegums var tā kā iekšēji tā sajūta iet uz augšu. Dzeltenā varbūt ir kaut kāda apmācība, kas varbūt 1 un 2, un tagad mēs 2 dienas esam izgājuši cauri tādai kaut kādai jaunai izpratnē un jauniem paņēmieniem. Mums liekas, tad mums būs, atnāksim atpakaļ uz darbu un viss aizies. Bet bieži arī ne, mēs redzam, kā tās līknes aiziet lejā. Un tad ir jautājums, visi jau grib, lai laika gaitā sniegums paaugstinātos. Un kāda ir recepte? Zināt, ko darīt un rīkoties.
Un es arī paskaidrošu nedaudz vēlāk tieši soļus, kā palīdzēt un kā mākslīgais intelekts mums var palīdzēt no zināšanām līdz rīcībai. Jo sabiedrībā visbiežākais pieņēmums ir cilvēki nerīkojās tā, kā vajadzētu, jo viņi nezina. Vajadzētu viņus apgaismot. Tas pats notiek arī uzņēmumos. Un bieži izrādās, ka arī pēc tam, kad ir apmācība, pēc tam, kad viss ir izskaidrots, pēc tam, kad zināšanas ir nodotas, rīcība neseko. Un tāpēc veidojas šāda te plaisa. Paskatīsimies uz piemēru, kā mēs šo plaisu varam nedaudz redzēt savā cilvēku dabā. Sagādāties tūlīt. Šitā var pieraukt filmas sevi. Lūk, it kā jau zinām, ka nevajag iet klāt šādiem bīstamām vietām, bet tik un tā. Un to mēs varam arī paskatīties uz savu ikdienu, kur mēs bieži varbūt lieki kaut ko izdaram vai neizdaram, un šādā veidā pēc tam tikai, kad jau notiek kaut kas ārkārtējs, tad kaut kur skrienam un lecam. Ko mēs izdarījām? Mēs, protams, esam zinātnieki, mums interesē, kas lācītim ir vēderā, kas tur pa vidu starp zināšanām un rīcību. Un izrādās, ka, ja mēs palīdzam cilvēkiem ne tikai zināt, bet arī palīdzam aiziet līdz tai pieņemšanai, kur viņi redz vērtību, jēgu, un pēc tam palīdzam līdz nodomam to pielietot šīs zināšanas dzīvē, kurā vietā, kad un kādā veidā, tad šī rīcība parādās daudz biežāk. Tātad zināšanu rīcības plaisa tiek izskaidrots šajās te publikācijās. Tad pirmā bija pirms 2 gadiem, un mēs šogad vēl 3 publikācijas uztaisījām, mēs pārbaudījām, kā šis te modelis strādā tehnoloģiju pieņemšanai. Šogad to izdarījām arī par blokķēdēm. Ko mēs interesanti atradām arī pie blokķēdēm ir tas, ka, protams, ka pamatmodelis strādā. Kā mēs redzam arī tās citas bultes, kuras arī ir nozīmīgas, bet viss tiešākais, spēcīgākais ceļš, kā mēs varam palīdzēt cilvēkiem nonākt no zināšanām līdz rīcībai, ir palīdzēt viņiem tos pieņemt kā vērtīgas un pēc tam nodoms tās pielietot dzīvē. Un tad rīcība seko ar daudz lielāku varbūtību. Ko mēs vēl atradām? Mēs skatāmies dažādus citus veidus, kas varētu šīs te saiknes starp šiem soļiem padarīt stiprāks vai vājāks. Un izrādījās, ka tieši bloķējušu gadījumā izglītība, jo augstāka izglītība cilvēkam, jo šī saikne kļūst vājāk, grūtāk paredzēt. Tur, protams, arī mēs varam jau tie, kas ir pazīstami ar šo te blokķēžu risinājumiem, kuriem ir lieli jautājumi par energo taupību un par energoefektivitāti, tad tur arī ieslēdzās tas, jo vairāk mēs saprotam, jo varbūt mazāk mēs pat esam pieņēmuši, ka, teiksim, tā drošība tām ķēdēm ir ļoti laba un mēs varam izveidot jaunu veidu organizācijas, kas nav centralizētas, bet tomēr tas nodoms lietot ir zemāks tieši vairāk saprotot vai vairāk zinot vai kopumā būt izglītotiem. No turienes arī turpinājumā ir šīs 2 jaunvārdi, papildus dišsniegumam nāk arī domaiņa un domveida. Tie ir 2 veidi, kā mēs varam palīdzēt cilvēkiem uzlabot sniegumu. Un, protams, ka svarīgi, kāpēc mēs par visu šo te runājam, ir mākslīgais intelekts būs spējīgs mums palīdzēt, ja mēs paši sapratīsim savas pārmaiņas visos līmeņos, neiroloģijā, fizioloģijā, psiholoģijā un socioloģijā, un tad mēs veidojam mākslīgā intelekta risinājums, kas zina, kas ir cilvēki, kā cilvēki mainās vai nemainās, un atbilstoši tam šie risinājumi ir pieskaņoti. Šis ir visvienkāršākais veids, kā mainīt domas, tad var nomainīt veco domu pret jauno, un, protams, ka it kā var vienkārši pateikt, jā, es te domu nomainīju, bet visgrūtākais jau to domu ir noturēt uz ilgāku laiku. Un tieši dišsnieguma receptes pamatā ir noturīgums. Un, lai šis noturīgums strādātu, ir arī atkal jāzina savu cilvēka daba, jo katru dienu, ja mēs esam kaut ko pat apņēmušies, vai tas būtu 1. janvārī, varbūt citā dienā, mums vienmēr būs kārdinājumi. Kaut ko izdarīt kā parasti, kaut ko izdarīt pa vecam, kaut kā pa vecam ir drošāk, vai izdarīšu citreiz vēlāk. Mēs to esam droši vien atskatījušies viens uz otru, redzot gan uzņēmumos, gan universitātēs, gan sabiedrībā. Bet labā ziņa jau ir tas, jo labāk mēs zinām sevi, jo grūtāk mums paši sevi ir apmānīt. Protams, viens cilvēks sevi var to izdarīt, bet es domāju, mēs kā sabiedrības kopums, mēs varēsim viens otram palīdzēt. Un kāpēc tas tik svarīgi ir, jo redziet, kā jau mēs gribam virzīties uz tiem labajiem mērķiem, bet katru dienu mums ir šie kārdinājumi, kas pasaka, bet varbūt es šodien izdarīšu pa vecam.
Un paši sev sakam, bet nekas jau nemainīsies. Bet nē, ģeometrija to nepieļauj. Ja mēs esam novirzījušies no taisna ceļa, kurā mēs gribējām iet, un pasakam, bet šodien es izdarīšu savādāk, un nekas nemainīsies, nē, tas ir veids, kā atkal cilvēka daba pati ir pretrunīga. Bet šie rīki ir visi tie, kas ir manā zinātnē jau apstiprināti un tiek pielietot arī uzņēmumiem patiešo, lai atmaskotu cilvēku dabu un cilvēku dabas ietekmi uz sniegumu un kā šo sniegumu veicināt tieši noņemot šīs te iekšējās cilvēku dabas aizspriedumus. Nu, protams, pieskaroties un varbūt šī gadījumā salīdzinot pandas ar mākslīgo intelektu, kur, teiksim, ir cilvēki, kas ar kritisko domāšanu pieiet un mēģina rast piemērot risinājumu, bet ir arī, protams, ka cilvēka daba ļoti dažāda un katram varbūt savas domas, kuras varbūt to rīku izmanto ne pēc tā, kā tas būtu vajadzīgs. Un viens no piemēriem, kā mēs varam droši vien sabiedrībā novērot, ir, ka ļoti, es domāju, daudziem cilvēkiem ir pajautāt, kā jums šķiet mākslīgais intelekts, kas tāds ir? Un ļoti reti cilvēki noliktu šo te jaunumu uz viena ceļa ar cilvēku intelektu. Tie teikt kaut kas tur cilvēki veido, kaut kas strādā labāk nekā cilvēks kaut kādās jomās, bet tas vienmēr būtu kaut kāda tāda sajūta, kaut kas cits. Un tas ir viens no veidiem, varbūt, teiksim, viena no domām. Un ja tāda doma pastāv, ka, protams, šie cilvēki skatīsies uz mākslīgo intelektu kā uz kaut ko svešu. Un tas nozīmē, ja mēs skatāmies uz kaut ko kā uz svešu, tad mēs to nepieņemam un atceramies zināšanu rīcību plaisas modeli. Ja mēs nepieņemam, mums nav nodomu to lietot un mūsu rīcība neparādās. Bet tāpēc es sapratu, ka man ir jāparāda šāds te lietu izkārtojums, kur intelekts laika gaitā ir attīstījies, kur senie cilvēki sākumā pirms valodas bija žesti, pēc tam bija zīmējumi uz alu sienām, pēc tam bija runa, rakstība, tad veidi, kā cilvēka intelekts un inteliģence tika attīstīta un attīstījās laika gaitā rakstība, pēc rakstības bija druka, pēc tam bija bibliotēkas, pēc tam internets, un neizbēgami nākamais ir mūsu tehnoloģiskais draugs, kas arī paskatās uz mūsu saražoto inteliģenci, plus vēl var vairāk kaut ko pieražot klāt, tagad jau novērojot, kā cilvēki uzvedās gan atsevišķi, gan uzņēmumos, gan sabiedrībā. Tāpēc ir ļoti svarīgi gan zināt, bet arī saprast to, ka zināšanas nepadara dzīvi vieglāku tiešā veidā. Zināšanas padara dzīvi saprotamāku, līdz ar to tā kā vienkāršāk. Bet, lai mēs nonāktu līdz labākiem sniegumiem, rezultātiem, iznākumiem, ir jādara. Tāpēc arī ir zināšanu rīcības plaisas modelis. Ar zināšanām vien nepietiek. Kā piemērs, man bija tāda bērnības trauma. Es biju mazs, man bija kādi 8 gadi. Man trāpījās tāds Rubika kubs, tāpēc tas arī tagad piedalās visās gandrīz manās uzstāšanās. Un tajā laikā man šķita, ka es esmu ļoti neveiksmīgs. Man neizdodas un tam līdzīgi. Ko es nezināju, tad man nebija zināšanas. Es nezināju to, ka ir pamācība, ko es tagad mūsdienās saucu par algoritmu. Tad ir soļi, kā to var izdarīt. Tur nav jāuzmeni. Tur viss ir rakstīts. Es to nezināju. Kopš es to uzzināju pirms dažiem gadiem, es biju ļoti godīgs pēc sevi. Es zināju, ka man daba pretosies, jo tas nav tik vienkārši izdarāms, bet ir izdarāms. Un es to tagad esmu izdarījis, un es to varu bieži jautājumu atbilžu laikā, parasti pat atbildot uz jautājumiem, es varu salikt to Rubika kubu. Bet lieta ir tāda, ka jā, mums ir jāsaprot, kā strādā algoritmi, un jāstrādā arī pie tā, ka mēs saprotam, kā strādā mūsu cilvēka algoritmi mūsu smadzenēs. Mūsu smadzenēs dzīvo 4 tādi iedzīvotāji, atsaucoties uz smadzeņu tādām virspusējām tādām daļām, kas ir aprakstīts arī grāmatā Lēna domāšana, ātra domāšana. Tad mums ir šī te sapratnes daļa, skaitļošanas, loģikas, un tad mums ir tā nosacīta tā primitīvā daļa, tā reaktīvā, emocionāla, impulsīvā. Un tad, protams, ir arī tas, ka mums ikdienā ir jāpieņem lēmumu, un ir tāds atrunātājs arī, kurš bieži pasaka, ka varbūt labāk neko nevajag darīt. No šī ir jāsaprot viena lieta. Ja mēs gribam, lai mākslīgais intelekts sadarbībā ar cilvēku kopā rada labāku sniegumu un iznākumus, mums ir jāsaprot, kā šīs smadzenes strādā, mūsu cilvēku smadzenes, un jāsaprot arī ir lietas, kur tās varbūt arī nestrādā. Kā viens no piemēriem, es parasti parādu arī dažus šādus te video,
un fotogrāfijas, kuras tad liek mūsu smadzenēm paskatīties uz katru no šiem gadījumiem atsevišķi, un arī pie reizes arī saprast, vai mūsu smadzenes redz un uztver visu tieši tā, kā tas ir. Un izrādās, ka neskatoties to, cik mēs esam spējīgi, mākslīgajam intelektam ir jāzina tas, ka mūsu uztveres veidi ir ļoti labi, bet ne līdz galam. Te ir arī Eifeļa tornis, 6 gadus nodzīvoju Parīzē, ejot, protams, man ļoti patīk uz turieni iet, doties un fotografēt, un es nofotografēju, un es arī zināju, ka līdzīgā veidā ir jau iepriekš tādi cilvēki izdarījuši ar citiem tādiem pilsētu vides objektiem. Un noliekot šīs te bildītes, ir jautājums, vai tie ir tās 2 dažādas bildes, vai tā ir viena bilde. Un izskatās intuitīvi, ka ir dažādi, bet īstenībā tā ir viena tā pati. Vienkārši mūsu redze un mūsu uztvere mūs nedaudz pamāna. Šeit mēs redzam lietu, ko cilvēks visticamāk uztver kā lidojoši betonu, tādi taisnstūri, kluči. Bet, ja mēs paskatāmies, kā tas tika izdarīts, tas izdarīts Īslandē, smuki tāda 3D zīmējums gājēji pārējai. Nu, protams, ar mērķi, ka cilvēka uztvers to intuitīvi kā draudus un samazinās ātrumu. Protams, ka mākslīgais intelekts to paskatītos, ļoti skaists 3D zīmējums. Un varbūt pēdējais, ko mēs šajā smadzeņu darbnīcā šodien izdarīsim, ir, man liekas, šis ir viss tāds pilnīgākais, ka jautājums, vai A un B laukam, tad viņiem ir tā pamata krāsa, nevis burta krāsa, bet pamata krāsa. Ir vienāda vai atšķirīga. Un es domāju, ka viss, kas sēž šobrīd un skatās, tā intuitīvi saka, atšķirīgi, tu taču var redzēt, ka ir atšķirīgi. Pamēģināsim tādu gabaliņu no A aizlikt uz B. Un izrādās, ka paga. Izskatās tomēr, ka tā krāsa tam laukiem ir vienāda. Un šie ir tie, un vēl ir vairāki veidi, kas ir, protams, jāzina mums pašiem par sevi, par savu uztveri, par veidiem, kā mums strādā mūsu pašu pārmaiņas cilvēku dabā, un tikai tad mēs būsim spējīgi radīt mākslīgo intelektu, kurš mūs padarīs daudz veiksmīgākus, sekmīgākus. Un es jau nesaku, ka tas ir jāizdara visur un vienmēr, bet tur, kur cilvēki tiešām to pašu vēlās. Un tāpēc mums ir arī piemēra ar 1. janvāra apņemšanās, mums ir arī apņemšanās un stratēģijas un vīzijas uzņēmumiem un sabiedrības mērķi un ilgspējīgas attīstības mērķi. Visos šajos gadījumos cilvēki grib. Un tad jautājums, kā mēs varam izmantot mākslīgo intelektu, lai tas, zinot cilvēka dabu, palīdzētu mums tikt pāri šīm te mūsu pašu bedrēm. Bet, apsveicam visus, kuri izgājuši pirmajai smadzeņu darbnīcā. Es domāju, jums jau tagad smadzenes nedaudz piekārtotas ar atbilstošāku uztveri par lietām, bet pamēģināsim tagad izdarīt vēl vienu lietu. Ja jau mēs tagad domājam, ka labi smadzenes tagad ir uzmanīgākas, šeit ir, varbūt kāds jau ir redzējis, kas būs jāizdara, te būs apmēram 1 minūte, varbūt mazāk, kur būs jāskaita, cik reizes Baltie piespēlē basketbolu bumbu baltajiem. Tā kā melnos mēs varam neskatīties, mēs varam skatīties un saskaitīt. Vajadzēs saskaitīt, jūs varat mēģināt tagad arī saskaitīt līdz Baltie piespēlē baltajiem. Cik bija piespēles izdarītas, kamēr viņi šeit mētā to bumbu. Tagad skaitam Baltie baltajiem. Nu tā, te jautājums, cik katrs pie sevis droši vien kaut ko jau ir saskaitījis, un te ir pareizā atbilde. Tie, kas saskaitīja 15, apsveicu, viss ir ļoti labi. Un nākamais jautājums, vai jūs redzējāt gorillu? Es atceros pirmo reizi, kad es šo skatījos, es, protams, biju saskaitījis, neatceros vai 15, bet gorillu es neredzēju. Te bija arī gorilla, kur izgāja cauri. Tāpēc vēlreiz, ja mēs skatāmies uz šo sadarbību cilvēku intelekts, mākslīgais intelekts, mēs nespēsim uzbūvēt mākslīgo intelektu, kas palīdz mums, ja mēs nezinām paši par sevi šādas te lietas. Tāpēc tas ir ļoti svarīgi. Paskatāmies, pirms 5 gadiem skaisti Harvardas biznesa apskats publicēja šo te rakstu, kur lēmumu pieņemšanas modelis, kas apvieno cilvēka spējas un mākslīgo intelektu. Skatāmies, ka mašīnas ir ieliktas tajā te kastītē, un tad tāda bultiņa nāk ārā no iespējamām darbībām uz cilvēka lēmumu. Un šajā gadījumā es tiešām nākotnē gribu katram
likt aizdomāties. Pēc visa redzētā, kas notiek cilvēku smadzenēs un kur mums varbūt ir ļoti labi, viss saprotam, bet kur mums ir, teiksim, saskarsmē ar lietām ārpusē, nav šīs te pilnīgas pārvaldības par to, ko mēs redzam, kā mūsu smadzenes to apstrādā, vai tiešām mēs gribam, ka tas ir joprojām ir pakārtots. Protams, tas viss attīstīsies, mākslinieks intelekts attīstīsies, bet es gribētu, lai tas nonāk tādā līdzsvarā starp šiem diviem, viens līdzsvarā, bet šis inteliģence un intelekta pienesums ir tāds kopējs, kur mēs skatāmies uz abiem spēlētājiem ar katra spēju pienest svarīgāko. Tāpēc vēl 2 publikācijas, kuras mēs šī gada augustā arī veicām. Tad viens ir par šīm te pārmaiņu dizaina ietvaru un par arī to, kā mēs skatījāmies, kā ir zināšanas plaisas modelis izskatās tieši mākslīgā intelekta gadījumā. Un līdzīgi kā ar blokķēdē mēs pārliecinājāmies, ka modelis strādā. Un kas bija interesanti, ka jo vecāks cilvēks, tad šī saite tiek no pieņemšanas nodomu kļūst stiprāk. Droši vien pieredze kaut kāda uzreiz skaidrs. Ja es saprotu, ka tur ir vērtība, man tas nodoms to lietot, piemēram, ChatGPT. Un tad ir interesanti, ka tieši no zināšanām uz rīcību pa taisno ceļš, kas būtu it kā viss tāds ātrākais, arī pieauga ar izglītību. Jo izglītotāks cilvēks, jo pieņēma, ka mākslīgais intelekts tomēr ir vērtība, vajadzīga lieta un nonāk pa taisno. Tojoties šīs te runas izskaņai, domājot par risinājumiem, kuri tad varētu būt šādi, kas apvieno cilvēku un mākslīgā intelekta iespējas vissekmīgāk, visražīgāk, šī ir pamata atbilde. Nekavēta atmieniskā saite. Nekavēt atmieniskā saite tieši cilvēkiem un tāda, kas saprot cilvēku uztveri un šo saiti iedod vai nu tad šīs te smadzeņu daļai, kas ir uz loģiku un uz skaitļošanu un uz tādu domāšanu virzītai, vai arī tieši atmieniskā saite uz šo te intuitīvo, reaktīvo un emocionālo pusi. Un, protams, to var arī apvienot. Šī gadījumā jau ir vairāki mūsu pētījumi veikti, un šis bija uzņēmumā Latvijā, kur darbinieki kavēja sapulču sākums, un tas šķita pieņemami, un es domāju, ka tas nav pārsteigums, un tas notiek ļoti daudz, kur mēs ieviešot nelielu šādu risinājumu ar nekavētu atgrieznisko saiti, panācām, ka pēc 5 tikšanās reizēm visi cilvēki bija laikā. Tad 65% laikā bija sākumā, un pēc 5 sapulcēm jau visi 100 bija. Ko tad mēs izdarījām? Vienkārši sapulču telpā nolikām tādu tā kā tādā laikā vēl ne tik apstrādāt ar mākslīgo intelektu tādu vienkāršāku tehnisku risinājumu, kur parādījām, ka cilvēks atnāk laikā, iegūst šī te krāsu no šīs tikšanās, un ja ir nokavējis, tad nē. Un līdz ar to šāda atgriezniskā saite palīdzēja cilvēkiem izdomāt, ka viņi grib nākt laikā. Šāds risinājums un šāds dizaina piedāvājums mums bija Bostonā, kamēr es biju Massachusetts Tehnoloģiju institūtā, kur mēs arī sabiedrībā varam parādīt, cik ātri pārvietojās transporta līdzekļi pēdējā stundā, lai iedot šo te garšu, tad kas īstenībā notiek, lai katrs nedzīvo savā izdomātajā atbildē. Un kāpēc tas viss strādās, šie iepriekšējie risinājumi? Tāpēc, ka sociālā ietekme. Un šeit mēs vienkārši tāds ātrs piemērs būs par to, ka šī te sieviete tādā violetā jakā ir parasts cilvēks, un pārējie, kas ir tajā telpā, ir pieaicināti no pētniekiem, un viņi vienkārši uz katru tādu pīkstienu, kas notiek sapulču telpā, viņi uzgaidāmā telpā uz acu pārbaudu pieceļās. Tad visi pārējie cilvēki ir tā teikt, daļa no pētījuma, kur šī sieviete iemācījās, ka uz tāda pīkstiena acīm redzot. Bet tagad nāk pārējie cilvēki, kas nav saistīti ar pētījumu, tad arī vienkārši nāk uz acu pārbaudu. Lūk. Sociāla ietekme kā veids, kas arī ir mūsu sabiedrībā ļoti spēcīgs veids, kā mēs varam palīdzēt cilvēkiem mainīt rīcību. Un tāda līdzīga risinājuma šeit bija ieviests Brazīlijā, kur izmantoja tehnoloģijas tieši Covid laikā, arī jau iepriekš minētie sasniegumi. Šis bija viens tāds arī sabiedriskā vietā, kas ir lidosta, tad avio biļešu sēdvietu cipari tika projicēti uz grīdas, 2 metru attālumu, un arī tādā secībā, kā būtu visātrāk un visērtāk iekāpt lidmašīnā. Un šis ir no Argentīnas, kur krustojumā
deg sarkanā gaisma līdz brīdim, kamēr mašīna redze pārliecinās, ka mopēda vadītājiem galvā ir ķivere. Un šī gaisma netiek pārslēgta, kamēr ķivere nav galvā. Jāstum ir malā. Nu, lūk, tā kā es gribētu teikt, ka viens no pēdējiem piemēriem manā runā ir šis, kur pilnīgi aprīkot ar mākslīgo intelektu un ar robotu spējām picērija Parīzē. Diemžēl es kaut kā, man nesanāca līdz turienei nokļūt, bet kā var redzēt, tad pasūtījums var izdarīt tieši tāpat kā citās daudzās ēstuvēs. Un tad pilnīgi visu pilnīgi pārējo izdara roboti, kurus vada dažādi šie algoritmi mākslīgās inteliģences rīki. Un tad no paša sākuma gan visas algoritmas, kas pieņem pasūtījumu, līdz visam pārējiem, kā pica tiek pagatavota, sagriezta, ielikt kastītē un padota pasūtītājiem. Tā kā lūk, tā tad ir mans stāsts par to, cik veiksmīgi mums varētu izdoties, ja mēs neuzskatītu mākslīgo intelektu par kaut ko svešu, tālu, bet kā mūsu pašu inteliģences dabisku nākamo soli un paplašinājumu, un nelikt cerības uz to, ka mākslīgais intelekts būs kaut kā pats par sevi visu atrisinās, bet tas spēs mums palīdzēt, ja mēs paši atklāti un godīgi ieliksim tajā sapratni par to, kas ir cilvēks, kas ir cilvēka daba, kāda ir cilvēka dabā dažādi apstākļi, pretrunas un iespējosim šo mākslīgo intelektam tikt pāri. Paldies!